Vai zināji, ka K2 ir bīstamāks nekā pat Everests? K2 bieži dēvē par mežonīgo kalnu. Tā ir vieta, kur pat vispieredzējušākie alpīnisti sastopas ar nežēlīgām vētrām, stāvām un apledojušām nogāzēm, kā arī biedējošu realitāti. Šeit nav vietas kļūdām. Atšķirībā no Everesta, kur tūkstoši ir mēģinājuši un daudziem tas ir izdevies, K2 joprojām ir daudz bīstamāks un nāvējošāks izaicinājums. Šeit, uz šīm viltīgajām grēdām un sniega laukiem, dažas no drosmīgākajām alpīnistēm vēsturē sastapās ar savu priekšlaicīgo un traģisko galu. Viņas kāpa ar sapņiem un apņēmību, taču viņu likteņus noteica spēki, kas bija ārpus viņa kontroles. Sniega viesuļi, lavīnas un pēkšņas nogrimšanas tukšumā. Everestā aptuveni 1 no 16 kāpējiem neizdzīvo. Bet uz K2 šis skaitlis pieaug līdz 4 no 16. 25% kāpēju neizdzīvo. Nav lielas izredzes, un sievietēm mūsu šodienas sarakstā šausmīgu likteņu kolekcija. Kā vienmēr, skatītājiem ieteicams ievērot piesardzību. Pieņemsim, ka jūs stāvat uz otrā augstākā kalna pasaulē virsotnes. Jūs tikko esat uzkāpis 28,251 pēdu augstumā, augstāk nekā gandrīz jebkur citur uz zemes. Jūsu plaušas kliedz pēc gaisa, un jūs sajūtat aso sasalstošā vēja dūrienu sejā. Bet nekas no tā šobrīd nav svarīgi, jo jūs to paveicāt. Jūs to izdarījāt. Tieši tā jutās Liliana Berrāra 1986. gada 21. jūnijā. Viņa stāvēja tur, pašā K2 virsotnē kopā ar savu vīru Morisu. Vējš gaudoja un sniegs bija visur. Bet tajā brīdī nekas cits nebija svarīgs. Viņi bija tur kopā, pasaules virsotnē. Bet uz K2 nokļūšana virsotnē ir tikai puse no ceļa. Īstais pārbaudījums ir nokļūt atpakaļ lejā. Kad Liliana un Moris sāka kāpt lejā, laika apstākļi sāka pasliktināties. Sākumā tās bija tikai dažas mākoņu strēles. Kad sāka pieņemties spēkā ass vējš, dažu stundu laikā sākās īsta vētra. Iedomājies sniegu tik biezu, ka gandrīz neredzi savu roku sev priekšā. Vējš plosa tevi, un katrs solis ir kā cīņa. K2 putenī temperatūra strauji krītas, un viss šķiet kustamies palēnināti. Tieši tur Liliana un Moris atradās, iesprostot sniega vētrā, augstu vienā no nāvējošākajiem kalniem uz zemes. Viņi zināja, ka steidzami vajag patvērumu, tāpēc atrada šauru dzegu un saspiedās kopā, cenšoties sasildīties, kamēr vētra plosījās tālāk. Bet stundām lēni ritot, katrs brīdis kļuva augstāks nekā iepriekšējais. Viņi jūta, kā spēki zūd, kamēr ķermeņi cīnījās tikai par to, lai saglabātu siltumu. Liliana zināja par briesmām. Viņa zināja, ka kalnam nav svarīgi, kas tu esi vai ko tu jau esi pārdzīvojis. Kalns jau iepriekš bija paņēmis daudzas dzīvības, un tagad tas nāca pēc viņiem. Vētra turpinājās visu nakti. Tāpēc līdz rītam viņi joprojām bija iesprostoti, izsmelti un nosaluši. Viņi mēģināja atkal kustēties, bet augstums bija pārāk liels. Lilianas ķermenis sāka atteikties. Viņa gandrīz nespēja pacelt kājas. Vējš bija nežēlīgs cīkstonis, kas sita viņš no visām pusēm un ar katru soli spieda atpakaļ. Līdz kādā brīdī Liliana bija spiesta nokrist. Viņa smagi nokrita, un sniegs pāris sekundēs viņu apklāja. Pat jā, Moris bija tieši blakus, aklā vētra viņu šķīra. Viņu mēģināja saukt, bet viņas balss pazuda vēja rūkoņā. Viņu mēģināja piecelties, bet viņas ķerkenis neklausīja. Iedomājies, ka tu guli tur, sajūti, kā augstums arvien dziļāk iespiežas tavos kaulos, zinot, ka varbūt neizdosies izkļūt. Kurš gan zina, par ko viņa domāja? To, ko mēs zinām, ir tas, ka savos pēdējos brīžos viņa bija viena, apkārt tikai vējš un sniegs. Kad vētra beidzot norima, glābēji atrada Lilianas augsto un sasalušo ķermeni uz šauras dzegas, tieši tur, kur viņa bija nokritusi. Bet Moris, viņas vīrs, bija pazudis. Dienas pārvērtās nedēļās, bet no viņa nebija nevēsts. Glābēji varēja tikai minēt, cik tālu vētra viņa bija aiznesusi. Pagāja 12 gadi, līdz viņa ķermeni beidzot atrada daudz tālāk kalnā, nekā kāds bija gaidījis. Tāpat kā viņa sieva, K2 viņam neizrādīja nekādu žēlastību. Liliana Berrāra bija viena no retajām sievietēm, kas jebkad sasniegusi K2 virsotni. Taču kalns paņēma viņas dzīvību, pirms viņa paspēja nokāpt lejā. Es vēlētos, lai viņas stāsts būtu retums, taču tas ir tikai viens no daudziem piemēriem, kas parāda, cik nežēlīgs var būt K2.
Mūsu nākamais stāsts ir vēl nomācošāks. Tas ir par skumjo Džūlijas Tullisas gadījumu, filmu veidotāju, māti un alpīnisti, kura nekad neatkāpās no izaicinājumiem. Atšķirībā no lielākās daļas alpīnistu, par kuriem mēs runājam, Džūlija nebija vienmēr bijusi alpīniste. Patiesībā viņa savu aizraušanos ar kāpšanu atklāja tikai 40. gados. Pirms tam viņa bija judo instruktore, bet, kad viņa atklāja kāpšanu, viņa bija aizrāvusies uzreiz. Tā kļuva par viņas kaislību, viņas veidu, kā sajust saikni ar pasauli. Viņa pat filmēja savus kāpienus, iemūžinot augstāko virsotņu skaistumu un bīstamību. Pirms mēģinājuma uzkāpt, K2 Džūlija jau bija uzkāpusi dažās no grūtākajām pasaules virsotnēm, piemēram, Nangā Parbatā un Broad Peakā, kas abas pārsniedz 26,000 pēdu augstumu. Un viņa to paveica, filmējot, kas nozīmēja, ka līdzās kāpšanas aprīkojumam viņai bija jānes arī smagā kameras tehnika. Viņa vēlējās parādīt pasaulē, kā tas ir tur augšā, retinātajā gaisā, kur katrs solis ir cīņa. Bet K2 bija citādāks. Šis mežonīgais kalns bija galīgais pārbaudījums. Tas varēja vai nu stiprināt, vai salauzt alpīnista garu. Un Džūlija ticēja, ka viņa tam ir gatava. 1986. gada augustā Džūlija un viņas kāpšanas partneris Kurts Diembergers pievienojās nelielai grupai, kas mēģināja uzkāpt K2. Tajā laikā gan Džūlija, gan Kurts bija pieredzējuši alpīnisti, labi sagatavoti gaidāmajam izaicinājumam. Kāpšana sākās veiksmīgi, un 4. augustā viņi stāvēja virsotnē vairāk nekā 28,000 pēdu virs jūras līmeņa. Uz mirkli šķita, ka viņi ir uzvarējuši, taču, kā jau zināt, virsotne ir tikai puse no ceļa. Patiesais izaicinājums ir nokļūt atpakaļ lejā. Un tieši tad viss sāka brukt. Kad Džūlija un Kurts sāka kāpt lejā, laika apstākļi strauji mainījās. Pienāca vētra, vējš pūta ar ātrumu virs 60 jūdzēm stundā, un sniegs krita tik stipri, ka viņiem šķita, ka tiek dzīvi aprakti. Viņi spēja atgriezties 4. nometnē, un tieši šeit šis stāsts kļūst drūms. 4. nometne ir viena no augstākajām nometnēm kalnā. Tā atrodas apmēram 26,000 pēdu augstumā, zonā, ko alpīnisti sauc par nāves zonu. To sauc tāpēc, ka šeit gaiss ir tik retināts, ka ir pieejama tikai apmēram trešdaļa no skābekļa daudzuma, kas ir jūras līmenī. Tāpēc tavs ķermenis pamazām sāk izslēgties, ciešot no skābekļa trūkuma. Tu nevari ēst, nevari gulēt, un skaidri domāt kļūst gandrīz neiespējami. Džūlija sāk to izjust. Pirmās augstuma slimības pazīmes viņu smagi skāra. Tiem, kas nezina, augstuma slimība ir stāvoklis, ko izraisa nepietiekama skābekļa ieelpošana augstuma dēļ. Tas ir tā, it kā tev būtu vissmagākās galvas sāpes mūžā. Jums reibst galva, vēders ir savilkts mezglos un esat pārāk vājš, lai pat kustētos. Bet ar to viss nebeidzas. Jūsu smadzenes sāk pietūkt no skābekļa trūkuma, un plaušas piepildās ar šķidrumu. Katrs elpas vilciens kļūst par cīņu, it kā jūs lēnām smaktu. Džūlijai šie simptomi nebija nekas jauns. Viņa tos bija jutusi jau iepriekš un zināja, kā ar tiem tikt galā. Bet nekad ne tādā veidā. Toreiz tas bija citādi un sliktāk. Un tad kļuva vēl sliktāk. Izejot no telts sniegputenī, Džūlija paslīdēja uz apledojušā nogāzes, smagi nokrita uz ledus un salauza ribas. Kurts palīdzēja viņai atgriezties teltī un ievilka viņu atpakaļ iekšā. Bet Džūlija bija sliktā stāvoklī un sāpēs. Viņi bija iesprostoti, un vētra neliecināja, ka grasītos rimties. Vairākas dienas viņi palika tajā teltī, cieši sasēdušies kopā, lai pasargātos no augstuma, gaidot, kad vētra beigsies. Bet K2 viņš bija sagrābis savā varā. Nebija nekādas izejas. Džūlija strauji zaudēja spēkus. Viņa gandrīz nespēja apsēsties, elpa bija saraustīta un sekla. Augstuma slimība kļuva arvien smagāka, smagi iedragājot viņas organismu. Kurts centās viņu noturēt nomodā, runāja ar viņu, mudināja viņu turēties. Bet viņa ik pa laikam zaudēja samaņu. Viņas lūpas kļuva zilas un āda kļuva bāla. Viņa sala no iekšpuses uz āru. Līdz 7. augustam bija skaidrs, ka Džūlija vairs ilgi neizturēs. Viņa bija pārāk vāja, viņas ķermenis bija pārāk novājināts. Kurts, viņas partneris, teica, ka viņa paskatījās augšu par acīm, kas pateica visu. Viņa čukstēja, ka ir nogurusi un viņai vajag atpūsties. Tad vētras vidū viņa aizvēra acis pēdējo reizi. Kurts palika pie viņas ķermeņa, vētras iesprostots. Pēc vairākām dienām, kad vētra beidzot pierima,
Izdzīvojušie sāka savu garo nokāpienu. Džūlijas ķermenis bija papildus smagums, kas bija jānes lejā kopā ar viņu aprīkojumu un skābekli. Viņiem nācās viņu atstāt augstu augšā uz ledainajām nogāzēm. Tas bija skumjš noslēgums gaišam, cerību pilnam ceļojumam. Džūlijas nāve šokēja daudzus. Viņa bija alpīniste, stāstniece, pionieris un māte, kura sekoja saviem sapņiem līdz pašām beigām. Viņa saprata riskus. Viņa ievēroja visus piesardzības pasākumus. Tomēr uz K2 nav nozīmes, cik pieredzējis vai sagatavots tu esi. Vienā acu mirklī eksperts var pārvērsties par bezpalīdzīgu upuri. Un dažreiz traģēdijas uz K2 neizpaužas kā pēkšņas vētras vai nāvējoši kritieni. Dažreiz klusie draudi, tie, kurus tu nekad neredz nākam, atņem dzīvību pat vislabāk sagatavotajiem. Un piedzīvojumu meklētājs mūsu nākamajā stāstā to uzzināja vissāpīgākajā veidā. 2008. gada jūlijā Cecīlija Skoga stāvēja uz K2 ar mierīgu pārliecību, kādu varētu sagaidīt no cilvēka, kurš jau ir iekarojis augstākās un augstākās vietas uz zemes. Cecīlija bija uzkāpusi Everestā, Denāli un Čo-Oju. Tātad viņa nebija sveša, nec briesmām, nec ekstrēmiem apstākļiem. Viņa bija slēpojusi gan uz ziemeļu, gan dienvidu polu un bija pirmā sieviete, kas sasniedza Explorers Grand Slam. Viņa bija pieredzējusi piedzīvojumu meklētāju. Viņa bija gatava jebkam, vai vismaz tā viņa domāja. Viņas vīrs bija viņai līdzās. Rolf B., alpīnists, kuram bija tā pati kaislība. Viņi bija kopā uzkāpuši daudzos virsotnēs, bet K2 viņu sirdīs ieņēma īpašu vietu. Šī nebija viņa pirmā reize, kad viņi sastapās ar K2 nežēlīgajām nogāzēm. 2005. gadā slikti laikapstākļi viņus piespieda atkāpties. Bet tagad, 3 gadus vēlāk, viņi bija apņēmības pilni sasniegt virsotni. Kopā. Viņi izvēlējās kāpt K2 pa Sassen maršrutu, jo tas veda tieši augšu pa kalna dienvidu nogāzi. Šis maršruts bija grūtāks nekā parasti, bet tieši tas viņus piesaistīja. Kāpšana noritēja labi. Viņi uzkāpa kalnā rekordlaikā, un 1. augustā Cecila un viņas vīrs bija gandrīz kalnu virsotnē. Laiks bija skaidrs, un viss šķita viņa pusē, kad viņi sāka pēdējo kāpienu uz virsotni. Rolfs, kurš bija nedaudz noguris un cieta no augstuma slimības, nolēma palikt nedaudz zem virsotnes un atpūsties. Bet Cecīlija un vēl viens kāpējs, Lars Nēss, devās tālāk, vadīti sapņa ieiet vēsturē. Cecīlija un Lars sasniedza virsotni 2008. gada 1. augusta vēlā pēcpusdienā. Tas abiem bija vēsturisks sasniegums. Ar šo kāpienu viņi kļuva par pirmajiem norvēģiem, kuri veiksmīgi uzkāpuši K2. Bet viņi neuzkavējās ilgi. Viņi zināja kalna noteikumus. Viņiem bija jānokāpj lejā, cik ātri vien iespējams. Dienas gaisma sāka zust, un viņiem bija jākustas. Rolf, kurš joprojām bija noguris no kāpiena, uzplauka smaidā, kad viņus ieraudzīja. Viņš bija priecīgs par viņu panākumiem. Lārs piedāvāja Rolfam iet pa priekšu lejupceļā, bet viņš atteicās. Tā nu, kad viņi kāpa lejā, Lārs gāja pirmais, aiz viņa Rolf, un tad sekoja Cecīlija. Viņi sāka kāpienu lejup tajā pašā vakarā. Viņu galvas lukturīši šķēla pieaugošo tumsu. Viņu galvas lukturīšiem šķeļot tumsu, viņi uzmanīgi virzījās lejup pa stāvajām apledojušajām nogāzēm. Kā pieredzējuši alpīnisti, viņi zināja, ka viena kļūda šeit var būt liktenīga. Bet šī bija K2. Šajās nogāzēs dažreiz pat piesardzība nav pietiekama. Turpinot kāpienu lejup, pēkšņi pa kalnu atskanēja dziļa dārdoņa. Zeme zem Cecīlijas kājām spēcīgi nodrebēja. Cecīlija paklupa, cenšoties noturēt līdzsvaru. Viņa paskatījās augšup tieši laikā, lai ieraudzītu, kā gaisma uzmirgo un pazūd. Cecīlija varēja tikai šausmās noskatīties, kā viņas vīru, Rolfu, notriec krītošais ledus. Vienu brīdi viņš bija tur, bet nākamajā viņš jau bija pazudis, kalnā aprīts. Cecīlija sauca Rolfu. Viņas balss cīnījās ar retināto gaisu un rūcošo vēju. Bet atbildes nebija, tikai klusums. Lārs steidzās uz priekšu, izmisīgi meklējot tumsā jebkādas viņa pēdas, kamēr Cecīlija stāvēja sastingzusi šokā un neticībā. Viņa izmisīgi cerēja, ka viņš ir drošībā. Minūtes šķita kā stundas, bet, kad Lārs beidzot atsaucās, viņa balss bija trīcoša, kad viņš pateica vārdus, kurus viņa nekad negribēja dzirdēt. Rolf ir prom. Mēs varam tikai iedomāties paniku un sirds sāpes, bet nebija laika sērot. Cecīlijai bija jāturpina kustēties. Fiksētās virves, kuras viņi bija izmantojuši kāpšanai augšup, bija vai nu apraktas vai iznīcinātas tā rezultātā.
Maršruts, pa kuru viņi bija uzmanīgi kāpuši augšup, tika iznīcināts vienā mirklī. Viņa bija iesprostot vairāk nekā 26,000 pēdu augstumā, nāves zonā, bez skaidra ceļa lejup. Viņa piespieda sevi spērt vienu soli, tad vēl vienu. Viņa nesa sev līdzi šoku un bailes, koncentrējoties tikai uz vienu lietu – izdzīvot nokāpjot lejā. Stundas pagāja lēni un sāpīgi, kamēr Cecīlija kāpa lejā no K2. Viņas spēks izsīka. Retais gaiss apgrūtināja elpošanu, un viņas ķermenis sāpēja no izsīkuma. Bet viņa nevarēja apstāties. Viņa zināja, ka ja viņa neies tālāk, viņa neizdzīvos. Tāpēc viņa turējās pie kalna, tumsā lēnām kāpa lejā pa solim, zinot, ka viena kļūda var būt liktenīga. Lai gan viņa domāja, ka neizdzīvos, viņa turpināja iet. Beigās viņa sasniedza 4. nometnes, nogurusi, bet dzīva. Viņas vīrs un vēl 10 alpīnisti tajā dienā gāja bojā uz K2 ledus nogruvuma dēļ. Tas joprojām ir viens no nāvējošākajām dienām šī kalna vēsturē. Kad Cecīlija beidzot atgriezās bāzes nometnē, viņa bija izgājusi cauri LA. Viņa bija iegājusi vēsturē un kaut kā izdzīvojusi uz šī nežēlīgā kalna. Bet cena bija pārāk augsta. Viņu bija atbraukusi uz K2, lai kāptu kopā ar savu vīru, bet aizbrauc prom ar neko citu kā tikai murgainām atmiņām un salauztu sirdi. Cecīlijas stāsts nav vienīgais, ko veidojis K2 nežēlīgais raksturs. Dažiem alpīnistiem kalna vilinājums ir spēcīgāks par zaudējuma bailēm. Nākamais stāsts mums to tieši parāda. Alisona Hargrevsa atsaucās kalna aicinājumam, un šis ir viņas stāsts. Tātad iedomājieties šo. Ir 1995. gada vasara, un jūs stāvat pie K2 pamatnes, skatoties augšup uz tām milzīgajām nogāzēm. Debesis ir skaidras, gaiss ir rets, un jūs zināt, ka tūlīt saskarsieties ar vienu no lielākajiem izaicinājumiem savā dzīvē. Tieši tur stāvēja Alisona Hargrevsa, 33 gadus veca britu alpīniste un 2 bērnu māte. Bet viņi nebija šeit tikai, lai sasniegtu virsotni. Viņi bija šeit, lai ieietu vēsturē. Alisona nebija vienkārši kārtējā alpīniste. Pat starp alpīnistiem viņa bija citā līmenī. Ne tikai tāpēc, ka tajā pašā gadā viņa nonāca pasaules ziņu virsrakstos, kļūstot par pirmo sievieti, kas vienatnē uzkāpa Everest virsotnē bez papildus skābekļa baloniem. Arī tāpēc, ka viņa iekaroja Eigeras ziemeļu sienu ziemā, būdama 6 mēnešus stāvoklī. Viņa bija mērķtiecīga, kaislīga un ārkārtīgi neatkarīga. Viņa bija alpīniste, kura ticēja, ka viss jādara grūtākajā veidā. Tāpēc, kad viņa stāvēja pie K2 pakājas, viņas mērķis nebija tikai veiksmīgi uzkāpt. Viņa plānoja atkal ieiet vēsturē. Šoreiz uzkāpjot uz nāvējošākā kalna, uz zemes, grūtākajā veidā. Bez skābekļa, bez augstkalnu nesējiem un bez kompromisiem. 1995. gada jūnijā Alisona ieradās pie K2 pamatnes, gatava uzkāpt kalnā pa Abruci kori. Šis maršruts, kas nosaukts par godu Abruci hercogam, kurš to mēģināja 1909. gadā, ir viens no populārākajiem, bet arī viens no tehniski sarežģītākajiem ceļiem uz virsotni. Tas ir prasījis daudzu alpīnistu dzīvības, un kā drīz redzēsiet, nav grūti saprast, kāpēc. Abruci kore strauji paceļas no K2 pamatnes un turpinās nežēlīgā 11,000 pēdu garā ceļā augšup pa kalna dienvidaustrumu kori. Tas ir nežēlīgs maršruts, kas prasa ne tikai spēku un izturību, bet arī neticamas prasmes un tērauda nervus. Maršruts sākas ar Hausas kursteni, gandrīz vertikālu 2000 pēdu augstu klints un ledus sienu, kas nosaukta amerikāņu alpīnista Billa Hausa vārdā, kurš to pirmo reizi uzkāpa 1938. gadā. Kapējiem jāraujas augšup, izmantojot zelkšņus un ledus cirtņus. Šī posma grūtības dēļ to spēja pārvarēt tikai vislabāk sagatavotie un apņēmīgākie. Un tas ir tikai sākums. Pēc Hausas kursteņa viss kļūst vēl grūtāk. Tālāk seko posms, ko sauc par melno piramīdu. Labirints no asiem vaļīgiem akmeņiem, kas izvirzīti neiespējamos leņķos ar ledus plankumiem, kas ir slideni kā stikls. Tev jāuzmanās ar katru soli un jāpārbauda katrs satvēriens. Viens nepareizs solis vai vaļīgs akmens un viss beidzies. Lielākajai daļai alpīnistu nervi tiek pārbaudīti līdz galējībai, kad viņi lēnām kāpj augšup, apzinoties, ka kritiens varētu nozīmēt 1000 pēdu gara nogāšanos līdz pašai apakšai. Bet Alisona neļāva tam visam sevi apturēt. Viņa turpināja virzīties uz priekšu, vienmērīgi kāpjot augšup pa kalnu, acis pievērstas virsotnei. Bet tajā vasarā laika apstākļi viņai nebija labvēlīgi. Vētras diena no dienas plosīja kalnu,
piespiežot kāpējus atkal un atkal atkāpties. Viens no viņas komandas biedriem, brits Elens Hinkijs, izmantoja agru laika logu un uzkāpa virsotnē pirms apstākļi pasliktinājās. Bet Elisona nesteidzās. Viņa bija pacietīga un piesardzīga. Viņa zināja, ka K2 nav parasts kalns. Līdz 6. augustam Elisona bija uzkāpusi līdz 3. nometnei 2 reizes un līdz 4. nometnei 1 reizi. Katru reizi, kad viņa mēģināja kāpt augstāk, laika apstākļi kļuva sliktāki. Viņai nācās apstāties tieši virs 26,000 pēdām. Lielākā daļa viņas komandas nolēma savākt mantas un doties mājās, bet viņa un ekspedīcijas vadītājs Robs Sleiters nolēma palikt un mēģināt vēlreiz. Lielākā daļa alpīnistu pameta bāzes nometni, bet daži kāpēji no citām komandām arī palika, visi cerot uz pēdējo iespēju sasniegt virsotni. 9. augustā viņi ieraudzīja īsu labu laika apstākļu logu un nolēma to ātri izmantot. Plāns bija šoreiz doties līdz pašai virsotnei, bet tiklīdz viņi sasniedza 3. nometni, viņi sastapās ar katastrofu. Lavīna bija noslaucījusi viņa teltis. Lielākajā daļā kalnu tas būtu drošs signāls, ka es pieļāvis kļūdu un uzcēlis nometni sliktā vietā. Bet šis ir K2. Šeit nav drošu vietu. Lavīnas var notikt jebkur un jebkurā laikā. Elisona un pārējie kāpēji vairāk nekā stundu pavadīja, meklējot sniegā aprīkojumu, kas bija aprakts. Kad viņi beidzot ieguva visu nepieciešamo, viņi devās tālāk uz 4. nometni, kuru sasniedza bez starpgadījumiem 11. augustā. Par laimi, 4 nometni joprojām bija neskarta. 12. augusts bija skaista, skaidra diena. Tā būtu bijusi ideāla diena virsotnes mēģinājumam, taču viņi bija pārāk noguruši no iepriekšējās dienas kāpiena. Tāpēc viņi izvēlējās atpūsties. Nākamajā dienā, 13. augustā, 2:00 naktī, Elisona un vēl 10 alpīnisti devās uz virsotni. No paša sākuma kāpiens sagādāja problēmas. Sniegs bija nestabils un laikapstākļi izskatījās neparedzami. 5 kāpēji nolēma atgriezties, pirms sasniedz šaurā kakla kuluāru. Šaurā kakla kuluārs ir šaura un bīstama vieta, kur jāuzkāpj zem milzīga seraka, kas nestabilos laikapstākļos jebkurā brīdī var sabrukt. Šī ir tā K2 daļa, kurā tu saproti, ka patiešām izaicina likteni. Viens no alpīnistiem, kurš atgriezās atpakaļ, bija Pīters Hilarijs, Everesta leģendas sera Edmunda Hilarija dēls. Viņam nepatika, kā izskatījās laika apstākļi, un viņš nolēma, ka ir pienācis laiks atkāpties. Bet Elisona turpināja iet. Viņa spied uz priekšu, vadīta tās pašas apņēmības, kas bija aizvedusi viņu līdz Everesta virsotnei. Un 18:17 viņa beidzot sasniedza K2 virsotni. Viņa stāvēja 28,251 pēdas virs jūras līmeņa, vienā no augstākajiem punktiem uz Zemes. Viņa bija viena no retajām sievietēm, kas to jebkad paveikusi, un noteikti viena no ļoti nedaudzajiem alpīnistiem, kas to izdarījuši bez papildus skābekļa. Tas bija ārkārtējs sasniegums. Vēl viena uzvara sievietei, kura visu savu dzīvi bija veltījusi tam, lai pierādītu, ka viss ir iespējams. Toreiz viņa to vēl nezināja, bet pa ielai no dienvidiem nāca silta, mitra gaisa masa, kas drīz sadursies ar spēcīgu anticiklonu, kas tuvojās no kalna ziemeļ Ķīnas puses. Vētra jau bija sasniegusi Pēteri un citus kāpējus 5:00 pēcpusdienā. Viņi kāpa lejā no tuvējā Broda Smaile, kas ir apmēram 600 metrus zemāk nekā K2. Pēkšņi viņš cīnījās par savu dzīvību pret vēju, kas pūta ar ātrumu no 130 līdz 160 km/h. Steidzoties uz patvērumu, viņa ar šausmām paskatījās uz K2. Viņi joprojām varēja redzēt cilvēku siluetes uz kalna, kas vēl aizvien mēģināja sasniegt virsotni. Tā bija Elisona un citi alpīnisti, kuri vēl joprojām kāpa augšup, pilnīgi neapzinoties tuvojošos postu. 6:17 vakarā pēc virsotnes sasniegšanas Elisona un pārējie sāka kāpienu leju. Virsotnē laiks joprojām bija skaidrs, un viņiem nebija ne jausmas, kas viņus sagaida. Bet kā pieredzējuši alpīnisti, viņi zināja, ka nevar atļauties kavēties ilgi. Viņi nebija tālu tikuši, kad vētra strauji uznāca. Tā bija milzīga vēja un sniega siena, kas viņus pārsteidza no nekurienes. Temperatūra strauji pazeminājās, un dažu minūšu laikā redzamība bija zudusi. Tā bija haoss. Kāpēji bija izklīduši, cenšoties atrast ceļu lejup, bet bez nostiprinātām virvēm, pie kurām piestiprināties, un bez patvērumu vietas, viņiem nebija nekādu izredžu. Kalns viņus aprija vienu pēc otra, kad vējš tos pacēla un aizmeta lejā pa dienvidu nogāzi.
Kopā ar Ellisoni bija 3 spāņi, 1 jaunzēlandietis un 1 amerikānis. Pēc dažām dienām, kad atlikušie 5 alpīnisti kāpa lejā garām 4. nometnei, viņu uz klints izvirzījumu uzdūrās zābakam. Tas piederēja Ellisonei. Viņa paskatījās pāri un ieraudzīja viņas ķermeni zaļajā kāpšanas tērpā, guļam 1000 pēdu zemāk, kur viņa bija nokritusi. Viņi zināja, ka viņiem vajadzētu viņu atgūt, bet viņi bija izsmelti un nebija iespējams viņu nogādāt lejā. Tāpēc viņi turpināja ceļu lejup, atstājot vienu no Lielbritānijas izcilākajām alpīnistēm tur, kur viņa gulēja. Alisona Hargreivsa bija 33 gadus veca, kad viņa atstāja 2 bērnus, kuri uzauga, zinot, ka viņa māte bija viena no drosmīgākajiem alpīnistiem vēsturē. Viņa ieradās pie K2, lai ieiet vēsturē, un viņa to arī izdarīja. Ar stāstiem, kurus līdz šim esam dalījušies, jums varētu būt nojauta, kāpēc K2 ir tik bīstams un kāpēc tas prasa tik daudzu alpīnistu dzīvības, neatkarīgi no viņa pieredzes. Pirmais, par ko mēs visi varam vienoties, ir laikapstākļi. K2 ir labi zināms ar saviem ekstrēmajiem un neparedzamajiem apstākļiem, un tas viss ir saistīts ar ģeogrāfiju. Redziet, K2 atrodas Karakoruma grēdas centrā, kas ir viena no ģeoloģiski aktīvākajām vietām pasaulē, jo Karakoruma grēda atrodas uz robežas starp 2 sadrošāmies kontinentu laikapstākļu sistēmām. Vēji var ieplūst no centrālās Āzijas, atnesot salnu un apžilbinošu sniegu. Tikmēr vasaras musons no Indijas okeāna var ieplūst siltu, mitru gaisu ielējās, un tas var izraisīt stipru snikšanu un bīstamus ledus apstākļus. Šī atrašanās vieta padara K2 par magnētu pēkšņām un spēcīgām vētrām. Un atšķirībā no Everesta, kur daļai no spēcīgiem laikapstākļiem aizsargā apkārtējās virsotnes, K2 stāv gandrīz viens pats, pilnībā atklāts. Kalna stāmās nogāzes pilnībā izjūt nestabilo laikapstākļu sistēmu ietekmi, un tas var radīt ļoti neparedzamus laikapstākļus, kas var mainīties acu mirklī. Piemēram, 2008. gadā skarbi laikapstākļi kalnā izraisīja neparastu leduskārtas sabrukumu 26,000 pēdu augstumā. Šī lavīna vienā dienā prasīja 11 alpīnistu dzīvības un ievainoja daudzus citus. Un, diemžēl, reljefa nestabilitāte padara gandrīz neiespējamu paredzēt, kad vai kur šādi negadījumi varētu notikt. Un ir arī pašas kalna formas īpatnības. K2 ir pazīstams ar savām asajām atklātajām nogāzēm. Atšķirībā no daudziem citiem augstiem kalniem, K2 ir maz lēzena nogāža vai līdzena vieta. Maršruti uz virsotni ir ārkārtīgi tehniski un prasa alpīnistiem pārvietoties gar vertikālām ledus sienām un milzīgiem pārkariem serakiem. Viens paslīdēsiens, viena maza kļūda var likt alpīnistam nokrist 1000 pēdu lejup. Tad ir augstums. 28,251 pēdas augstumā K2 ir otrs augstākais kalns pasaulē. Kā jau iepriekš minēju, šādā augstumā skābekļa līmenis ir aptuveni trešdaļa no tā, kāds tas ir jūras līmenī. Šī ir bēdīgi slavenā nāves zona, kur cilvēka ķermenis nespēja aklimatizēties pie skābekļa trūkuma. Katrs elpas vilciens kļūst par cīņu, kas liek ķermenim pamazām izslēgties. Jo ilgāk tu tur paliec, jo lēnāk ir nāve. Ar vai bez lavīnām vai laikapstākļu izmaiņām. Alpīnisti bieži izjūt smagu augstumu slimību ar tādiem simptomiem kā galvas sāpes, nelabums un nogurums. Taču tas var kļūt daudz sliktāk. Augstkalna plauša tūska, HAP, piepilda plaušas ar šķidrumu, savukārt augstkalna smadzeņu tūska, CSE, izraisa smadzeņu pietūkumu. Abi šie stāvokļi var būt letāli, ja nekavējoties nenokāpj lejā. Un uz K2 nokāpšana bieži vien ir vieglāk pasakāma nekā izdarāma. Atšķirībā no Everesta, kur katru sezonu mēģina iekarot simtiem alpīnistu, K2 ir daudz mazāk populārs. Tuvākā ciemata sasniegšana prasa vairākas dienas, un kalns atrodas tālu no jebkādām lielām pilsētām vai slimnīcām. Šī izolētība nozīmē, ka ja kaut kas noiet greizi, kā tas bieži notiek, glābšana nav garantēta. Pat helikopteriem, kurus var izsaukt, ir savi izaicinājumi, piemēram, neprognozējama laikapstākļi un skaidra nosēšanās vieta trūkums. Kāpēc zina, ka uzsākot kāpienu, viņi lielākoties ir paši par sevi. Visbeidzot, K2 ārkārtējais augstums un vēja radītais augstums rada nežēlīgu vidi. Apsaldējumi ir bieži sastopami, un augstums var padarīt vienkāršus uzdevumus, piemēram, virves piestiprināšanu vai cimda uzvilkšanu, gandrīz neiespējams. Kad temperatūra pazeminās un vējš pastiprinās, šķiet, ka pats gaiss griež cauri tev. Uz K2 katrs tavs lēmums ir dzīvības vai nāves jautājums.
ko vilkt, kādu aprīkojumu ņemt līdzi un kad doties uz priekšu vai atgriezties atpakaļ. Visi šie faktori kopā padara K2 par īstu cilvēku izturības, prasmju un gribas spēka pārbaudījumu. Tā ir kalns, kas nepiedod kļūdas. Kalns, kur pat vismazākā kļūda var būt liktenīga. Vieta, kur dabas dusmas var pārspēt pat stiprākos kāpējus, atstājot viņus kalna žēlastībā. Zinot visu šo, kā tavuprāt varētu padarīt ekspedīcijas uz K2 drošākas? Pastāsti savas domas. Paldies, ka skatījies, un tiekamies nākamajā reizē. Esi drosmīgs un dzīvo ar pārliecību.